Sveiki! Mani sauc Māja, un es esmu no organizācijas Zero Waste Latvija. Es stāstīšu par aprits ekonomiku. Aprits ekonomika ir doma, ka mums ir jāpāriet no atkritumiem uz apritnumiem. Tas nozīmē, ka katrai lietai, katrai precei, katram pakalpojumam mums jāpārdomā, kā mēs to veidojam, tādējādi, lai nerastos atkritumi. Sākot no pašas jau dizaina stadijas, mēs pārdomājam, kā tiek ražots, kā tiek veidots iepakojums, kā tiek veidots šis produkts, no kādiem materiāliem, vai var salabot, vai būs pieejams rezerves daļas un tā tālāk. Tātad ideja ir tāda, ka prece, lai no kāda materiāla viņa būtu veidot, vai tas ir stikls, plastmasa, koksne vai metāls, šie materiāli nepārtraukti iet uz apriti, un arī mēs cenšamies pēc iespējas mazāk lietot enerģiju un dažādus citus resursus ražošanas procesā. Tātad galvenā doma – nepatērēt lieki resursus, materiālus, lietot pēc iespējas vairāk atkārtot dažādus materiālus un dot lietām vairākas dzīves. Un šobrīd, jo mēs varam teikt, ka mēs esam jau šķirošanas ekonomikā, bet iepriekšējais solis bija pavisam lineāra ekonomika, kurā lietas tika radītas un ļoti ātri kļuva par atkritumiem. Šobrīd jau jāsaka, mēs arvien vairāk cenšamies lietas pārstrādāt, lietot atkārtoti, bet tas, uz ko mums vajadzētu tiekties, ir šī aprits ekonomika, lai tiešām atkritumu būtu gandrīz nemaz vai ļoti, ļoti maz. Kā lietas tiek ražotas šobrīd? Lietas top no ļoti lētiem, vienkāršiem vai dažkārt pavisam nevienkāršiem, bet kompozītu materiāliem. Preces tiek veidotas tā, lai tās būtu pēc iespējas lētākas un, protams, lai mēs, patērētāji, pirktu pēc iespējas vairāk. Tiek lietots arī lēts darba spēks, tālās zemēs preces ceļo no ļoti tālām zemēm, arī, kur tiek radīti vēl papildus izmeši arī transportam. Un pretstatā tam aprits ekonomika cenšas ražot lietas, kas kalpo pēc iespējas vairāk, ilgāk, no labākiem materiāliem, patērē pēc iespējas mazāk materiālu resursu un tad kalpo maksimāli ilgi. Un papildus elements vēl ir, ka, protams, aprits ekonomikā mēs cenšamies lietas vairāk tomēr aizņemties, nevis iegūt īpašumā, tad pēc iespējas mazāk pirkt, bet lietot caur aizņemšanos. Divi piemēri no dzīves, piemēram, velosipēdi. Velosipēdu, ja cilvēks lieto daudz, protams, ir jēga to iegūt īpašumā, bet tikpat labi mēs velosipēdu varētu arī aizņemties, ja tāda būtu vēlme. Bet tad, ja mēs nopērkam velosipēdu, mēs ar to braucam vairākus gadus, uzturam, labojam, atjaunojam, bet ja nu vienā brīdī viņš mums apnīk vai kaut kas dzīvē ir mainījies, mēs, protams, varam vai nu to pārdot, vai atdot draugam vai kādam ģimenes loceklim, un ja nu gadu galā viņš ir savu dzīvi nokalpojis, tad visam vienkārši viņu var pārstrādāt. Vienas lietas aizies uz pārstrādi kā, piemēram, metāls, riepas aizies kaut kur citur, un, principā, visu var pārstrādāt. Mazliet grūtāk ir ar mūsu telefoniem, piemēram. Nopērkam telefonu, jaunu vai lietotu, cenšamies labot, vai tas būtu stikliņš vai kamera, varam arī salabot. Ja vienā brīdī dzīves prasības ir mainījušās, protams, varam atkal pārdot kādam tālāk, vai atdot atpakaļ veikalam, lai uzlabo, salabo, un tad pārdod tālāk. Bet, ja arī telefons beidz savu dzīvi, tad viņu var nodot atpakaļ uz pārstrādi, kur visi vērtīgie materiāli tiks no jauna laisti uz apriti. Šeit gan ir jāpiemina, ka telefoni, tāpēc, ka daudzas citas mūsu dzīves lietas ir tāds kā modes fenomens, kurā nepārtraukti mums tiek uzspiesti jauni modeļi, jauni atjauninājumi, nepietiek vairs vietas bildēm, aplikācijām un tā tālāk, kas ir būtībā tāds kā spiediens uz to mūsu patēriņu. Un tāpatās pēc stipri jau grūtāk ir ar drēbēm. Problēma ar drēbēm un ar tekstilu tāda, ka gandrīz nekas nav pārstrādājams, izņemot dabīgos materiālus, un mēs patiesībā valkājam tādu kā plastmasu, ar kuru neko tālāk nemaz nevar darīt. Kā radās ideja par aprits ekonomiku? Aprits ekonomikas pamatā ir doma, ka mēs radām par daudz atkritumu un paģēram no zemes resursiem par daudz. Tad mēs patērējam un pārtērējam tik ļoti daudz, ka tas vairs nav ilgspējā izturami. Un arī Latvijā katrs Latvijas iedzīvotājs gadā rada apmēram 450 kg atkritumu. Un iespējams, ka
Daudz jau ir dzirdējuši arī to, ka Latvijas lielākais poligons Getliņi ir jau pavisam liels kalns, kurā vairs nav vietas. Tad, ko darīt ar atkritumiem? Vienā brīdī ir tapis skaidrs, ka mums ir jāpāriet uz sistēmu, kura atkritumus rada vai nu ļoti, ļoti maz, vai nerada nemaz. Problēma, protams, ir pārtēriņš. Pieaugot cilvēku labklājībai, mums ir tendence pirkt arvien vairāk un gribās arvien jaunas lietas. Tas ir kāds lēts dopamīns, ar kuru mēs sevi iepriecinam. Un šī, jāsaka, ir attīstīto valstu problēma, jo vairāk mēs ekonomiski attīstamies, jo labāk mēs dzīvojam, jo vairāk lietas mēs patērējam. Lai gan patiesībā tā īstā bagātība iespējams ir mazliet savādāka, ne gluži lietās. Cik nozīmīgi ir pārstrāde un ko pārstrāde var darīt aprits ekonomikas labā? Pārstrāde ir ļoti svarīga aprits ekonomikā, bet šobrīd jāsaka, mēs pārstrādājam joprojām ļoti maz lietu un materiālu. Problēma ir tas, ka lielākā daļa materiālu un lietu nemaz nav pārstrādājamas. Pārstrādāt tiešām var ļoti mazu procentu lietu. Un jāsaka, skatoties arī uz Latviju, šobrīd mums pat atkritumu šķirošana vēl nav obligāta. Pārstrāde iet uz priekšu, šķirošana iet uz priekšu, bet mums ir ārkārtīgi daudz mājas darbu, lai mēs veicinātu kaut vai pārstrādi, kura ļoti palīdzētu šai pārējai uz aprits ekonomiku. Kā tad mums iet ar aprits ekonomikas iedzīvināšanu? Un, lai gan aprits ekonomikas koncepts ir ļoti jēdzīgs, jēgpilns, loģisks, ar tā iedzīvināšanu patiesībā iet grūti. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka aprits ekonomika ir ekonomika. Tā ir saimniekošana, kurai būtu jābūt vismaz rentablai un ideālā variantā ar kaut kādu peļņu, lai tā būtu ilgspējīga. Tomēr šobrīd ir tā, ka tirgus netiek regulēts aprits ekonomikas labā vai lai to veicinātu. Kas būtu nepieciešams aprits ekonomikas tirgus un uzņēmumu veicināšanai? Protams, pirmais ir uzņēmumi paši. Tad pirmie mazie uzņēmumi ir tādi, kurus mēs visi zinām, esam lietojuši, kuri pastāvējuši mūžīgi. Tie ir kurpnieki, šuvēji, auto, veloservisi, mēbeļu atjaunotāji, bezatkrituma ražotāji, second handi, otrās elpas un tā tālāk. Šie visi jau pavisam vienkāršie uzņēmumi biznesi, kas jau pastāv, viņi arī ir aprits ekonomikas sastāvdaļa. Kur ir problēma? Problēma ir tas, ka remonts, diemžēl, šobrīd ir dārgs. Ja esam mēģinājuši labot lietas, tad zinām, ka dažkārt remonts maksā vairāk nekā pati lieta. Un tas ir kaut kas, kur mums vajadzētu aprits ekonomikai palīdzēt ar dažādiem regulējuma instrumentiem. Tad, kas vēl ir aprits ekonomikas uzņēmumi, tie ir uzņēmumi, kuri iznomā lietas, lietu bibliotēkas, vai tie būtu trauki, velosipēdi, auto, skūteri, apģērbi, viss, kas ir saistīts ar īri vai lietu aizdošanu. Tas nozīmē, ka mēs lietu neiegūstam īpašumā, bet koplietojam, tā arī ir aprits ekonomika. Un galu galā inovatīvi uzņēmumi, kuri izdomā jaunus risinājumus, tie ir iespējams vismazākais segments, tas arī ir visgrūtākais darbs, bet tad atrast jaunus pielietojumus, jaunus risinājumus atkritumu mazināšanai. Piemēram, riepas, lai kļūtu par ceļa segumu, vai izdomāt jaunas tehnoloģijas, lai aļģes vai sēnes aizstātu, piemēram, plastmasu. Tie visi ir risinājumi un uzņēmumi, kas iedzīvina aprits ekonomiku. Un kā iedzīvināt aprits ekonomiku un veicināt uzņēmēju darbību, ir vairāk līmeņi. Tas ir kolektīvais un individuālais, bet tad pirmkārt, kas būtu nepieciešams, atbalsts izpētei, lai rastos jauni un inovatīvi risinājumi. Tad otra lieta, aprits ekonomikai ļoti būtu nepieciešami regulējumi un likumi, kas to veicinātu caur nodokļu politiku, lai, piemēram, remonti kļūtu lētāki. Remonts varētu kļūt lētāks, ja to neapliktu ar pievienotās vērtības nodokli, vai arī rezerves daļas neapliktu ar pievienotās vērtības nodokli, vai katram no mums varētu piešķirt kuponu kaut kāda summas apjomā, lai mēs varētu labot lietas. Mums arī vajadzētu regulējums un likums, kas veicinātu bezatkrituma risinājumus, atkārtotu lietošanu, nomu, īri un arī izglītības sistēma. Vai izglītības sistēma šobrīd, kā sacīt, ražo jaunos speciālistus, inženierus, labotājus, tādus cilvēkus,
kuri gan apzinās, kā dizainēt aprits ekonomikas risinājumus, vai jaunus produktus, vai pakalpojumus, un arī tos, kuri labos mūsu lietas nākotnē. Un, protams, ka individuālā līmenī būtu jāmaina arī mūsu izpratne par pirkšanu, par lietām. Galu galā, kāpēc mēs pērkam tik daudz lietu, kāpēc mums ir šāda vajadzība, un pārdomāt, kam mēs atdodam savu sūri grūti pelnīto naudu, jo galu galā, ja mēs pērkam ļoti daudz lētu lietu, kuras tikpat ātri kļūst par atkritumiem, vai nav tā, ka mēs izniekojam savu dzīvi un savu naudu, lai vienkārši radītu atkritumus. Ko mēs katrs varam darīt, lai veicinātu aprits ekonomiku? Tas ir pārdomāt savu patēriņu, pārdomāt savus pirkumus, un katru reizi, kad mēs veicam kaut kādu pirkumu, pārdomāt, vai mums to lietu vispār vajag, vai ir citas alternatīvas, piemēram, lietotas vai ar labāku pēdu un tā tālāk. Mēs katrs ar saviem lēmumiem arī piedalāmies aprits ekonomikas veidošanā, jo, lai lēmumu pieņēmēji saprastu, ka mums ir jāmaina lēmumi, lai ražotāji saprastu, ka ir jāražo ilgtspējīgāk un labāk, mums patērētājiem ir jāpiedalās šajā procesā un jābalso ar maku, izvēloties kvalitatīvākas, ilgtspējīgākas lietas vai lietojot atkārtoti. Tad mēs katrs ar savām izvēlēm šajā procesā arī piedalāmies ar savu maku. Ko mums vēl vajadzētu, lai iedzīvinātu aprits ekonomiku? Viena no lietām pilnīgi noteikti ir regulējums un dažādas rīcība politika, lai aprits ekonomikā varētu ieviest arvien vairāk risinājumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vajag likumus, kuri padara aprits ekonomikas risinājumus vieglākus. Piemēram, paplašināt depozītu. Depozīta sistēma ir ļoti laba, tā ļoti labi ir iedarbojusies, strādā. Ko varētu darīt vairāk? To varētu paplašināt, lai arvien vairāk pudeļu ietu, piemēram, uz atkārtotu uzpildi. Tātad nevis tiktu pārstrādātas, bet tiktu lietotas arvien no jauna un jauna. Iepakojums. Šobrīd joprojām ļoti liela daļa mūsu iepakojuma nav pārstrādājuma. Kāpēc? Tam tā nevajadzētu būt. Mums būtu jāpāriet uz iepakojumu, kurš ir pārstrādājums. Plasmasai būtu jābūt ļoti dārgam materiālam, ņemot vērā tās ietekme uz vidi. Un tā, būtībā katrā lietā, par katru materiālu, par katru atkritumu mums vajadzētu skatīties, kāpēc tas nestrādā, un pieprasīt no lēmumu pieņēmējiem, politiķiem, gan saimā, gan pašvaldībās, un arī Eiropas līmenī, lai šie visi risinājumi, kas mums būtu nepieciešami, viņi tiktu iedzīvināti. Varbūt konkrētas lietas, ko katrs var tiešām darīt ikdienā, tas ir pirkt mazāk drēbes, īpaši jaunas, lētas drēbes no tālām zemēm vai par santīmiem. Tā absolūti nav laba ideja. Pērkam lietotu vai jau kāda mīlētu drēbi. Un otra lieta ir elektronika. Tās patēriņš arī arvien pieaug un nav nepieciešams katreiz pirkt jaunu. Var atrast ļoti labas lietotas telefonus vai lietotu elektroniku, vai arī to vienkārši izīrēt vai paņemt nomā. Un lielākais iegums visticamāk būs arī tas, ka mums paliks kabatā vairāk naudas. Domājam par to, kā katrs var iesaistīties un kur būtu vislielākā ietekme, tad ļoti svarīgi ir piedalīties vēlēšanās, jo lēmumu pieņēmēji gan pašvaldību, gan valsts, gan Eiropas līmenī ir tie, kuri lemj par likumiem, kuri ietekmē aprits ekonomikas attīstību. Mums, kā patērētājiem vai kā sabiedrības locekļiem, protams, ir jārada spiediens no savas puses, jāpieprasa pārmaiņas, jāpiedalās arī nevalstiskajās organizācijās, kuras kopā ar lēmumu pieņēmējiem ietekmē šos lēmumus, bet ļoti svarīgi ir izvēlēties arī cilvēkus Saeimas līmenī, domē vai Eiropas parlamentā, kuri lemj par aprits ekonomikas iedzīvināšanu. Ilgtermiņā, protams, mūs apdraud tas, ka mums varētu nepietikt resursu, gluži vienkārši, bet atkal pavisam praktiski ikdienā, ja mēs padomājam, kur tad nonāk mūsu atkritumi, problēma ir tik vienkārši, ka mēs vairs nezinām, kur likt
atkritumus, mūsu poligoni ir pilni, un mums ir jārod risinājumi, ko tad darīt ar mūsu atkritumiem. Jo citādi varbūt, ka mēs vienkārši noslīksim savos atkritumos. Ja tev bija interesanti skatīties šo video, tad piesako Pasaules dabas fondam, kuram ir vēl citas lekcijas par citām interesantām ar vidi saistītām tēmām.